7:12 minūtes. Labrīt vēlreiz, ja klausāties mūsu, un Rīgā pašlaik -8 grādi. Esiet gatavi, ka šodien arī vējš var būt nedaudz nepatīkamāks, jo brāzmas tomēr dara augstumu lielāku, lai arī tiek prognozēta gaisa temperatūra -5, -9 grādi, varbūt šķitīs kā augstāks. Un arī sniegvilksnis, jeb zemais putenis šur tur saglabāsies, tas nozīmē, ka ceļu apledojums arī kā no rīta veidojas, var arī dienas gaitā izspēlēt pārsteigumus, lai jums izdodas iztikt bez nepatīkamajiem. Vienā no nesenām aptaujām Saskaņas centra reitings bijis vislielākais starp politiskajiem spēkiem, ar gandrīz 23% atbalstu. Var tikai minēt, cik to ir veicinājuši kādi paveiktie darbi vai pašu producētie reklāmas stāsti par šiem pašiem darbiem, taču šajā laikā jau priekšvēlēšana gaisotnē ar visu augsto reitingu reklāmas nebūtu neatslāpst. Tieši pretēji. Gan par intensīvu aģitāciju, gan par saimniecību galvaspilsētā mēs šorīt runāsim ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu, viņš ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Lai arī vēlēšanas būs vēl gandrīz pēc pusgada, nevar nemanīt priekšvēlēšana kampaņas, kas jau ir sākušās konkrēti par Saskaņas centru un jūsu labajiem darbiem. Mēs esam apjomīgi dzirdējuši jau arī pagājušajā gadā. Tagad pievienojušās ir klāt politiskās reklāmas. Cik daudz jūs tām esat jau iztērējuši un cik plānojat tērēt? Pirmām kārtām mēs esam sadalījuši mūsu plānus attiecībā par vēlēšanas tos vēstījumus divas daļas. Viena daļa tas ir atskaite par padarīto, tāpēc, ka mēs esam vāras koalīcija Rīgas doma. Attiecīgi mums pēc būtības tas ir pienākums atskaitīties par to, kas ir izdarīts, tas ir skaidri. Un to mēs gribam izdarīt tagad tieši janvārī, pirms ir oficiāls atsēstas pirmsvēlēšanas laiks. Bet to jūs arī selektīvi tomēr darat, vai ne? Tā, to atskaiti par labākajām lietām lielākoties. Tas ir tie loģiski. Mēs stāstam par to, ko mums labs ir izdevies padarīt, bet tā ir atskaites, kas iet, piemēram, televīzijai vai radio, ko mēs pieminam intervijas vai savādāk, tas viss ir izdarīts tieši. Ja mēs sakam, ka ir nosiltināts 62 ekas, ir runāt par skolu un bērndārziem, tas 62 ekas arī ir. Tas ir reāli darbs un to var aiziet un pataustīt. Bet nākamais solis būs, kad mēs tādu pašu programmu 4 gadiem ar adresēm, konkrētiem, ar gadiem, kad un kas un ko mēs darīsim. Mēs stāstīsim rīdziniekiem, ņemot vērā visus attiecīgus ierobežojumus un normatīvas aktus, kas paredz, kādā veidā var aģitēt un reklamēties 4 mēnešus pirms vēlēšanām. Ierobežojumi jau būs citi, sākot ar februāru. Jā, līdz ar to tas jautājums arī pie tā mēs varētu vēlreiz atgriezties pie tā, cik tad tās naudas jau līdz šim ir tērētas politiskajām reklāmām. Pagaidām vēl netiek uzskaitīti šie līdzekļi. Tā kā var patreiz tie līdzekļi, kas tiek iztērēti televīzijas un rādio, tiek apkopoti un attiecīgi būs iekļauti 2 partiju gada pārskatos. Pagaidām īsti to pats nezināt, nevarat pateikt. Vēl nav apkopots, jo reklāma vēl turpināsies. Bet no kurienes nauda kampaņai? Ziedotāji kādi? Ziedotājiem, tieši tā. Mums visa informācija par ziedotājiem www.knap.lv vai knap.gov.lv. Nav svarīgi, visi, kam ir vēlme knap web adresi. Varbūt galvenos tomēr nosauksiet tagad, ja cilvēki nevar zināt. Nav galveno, taču tā ir tā lieta, ka... Nav galveno. Jā. Mūsu partija galveno ziedotāja nekad nav bijis. Ir daudz cilvēki, kas zied un sakot no 30, 50, 100 lātēm un tā tālāk. Tas attiecīgi dod iespēju mums tagad, tāpēc, ka daudz cilvēki grib, lai mēs varētu turpināt darīt. Daži no tiem vienkārši varēs mūs atbalstīt, ejot un balsot, daži no tiem grib atbalstīt arī ziedot līdzekļus un tādā veidā mēģinot mums palīdzēt. Ja vēl runājam par šīm pašām naudas lietām, tad bija... izteikts izskanējuši ir aizdomas, ka tā nauda iet caur pašvaldību uzņēmumiem lielākoties. Kā jūs to komentējat? Jūs domājat par to reklāmu, kas patreiz ir? Arī tas, jā, bet... Tas ir absolūti izslēgts. Te ir... Tas būtu ļoti rūpšs krimināla noziegums. Es atvainojos, ja politiska reklāma tiktu apmaksāta kaut kāda veida caur pašvaldības uzņēmumiem. Ir noslēgti visi līgumi. Jebkurš, kam ir interesi, var to pārbaudīt, griežoties, piemēram, pie attiecīgiem mēdiem, kur te izvietot šī reklāma. Visas izmaksas par šīm reklāmām tiks iekļauts gada pārskatā, un šos gada pārskatus pārbaud pa visam pārtiem attiecīgi knap. Bet tā Rīgas domas labā tēla spodrināšana, kas ir darīt visu gandrīz pagājušo gadu, tas ētisks spēks un pārkāpums arī nekāds nav. Tas vispār nekāds pārkāpums nav, jūs prāt. Visa Rīgas pašvaldība, ieskaitot visas Rīgas uzņēmumus, informēšanai izterē ap tiem
500 tūkstošiem gadu. Kad mēs runājam par informēšanu, mums ir jāsaprot, ka visi tie uzņēmumi, kas piedara Rīgas pašvaldībai, nodarbojas tieši ar pakalpojumu sniegšanu rīdziniekiem. Plašs skaits tos pakalpojumu. Satiksmē, nama pārvaldnieks un tā tālāk. Un šiem uzņēmumiem ir nepārtraukti jāsniedz informācija rīdziniekiem, izmantojot tā skaitā arī masmedijas. Mums nekad mūža nevienam uzņēmumam, nevienam departamentam, nevienai citai iestādē nebija līguma, kas būtu noslēgts ar mēdiem par to, lai spodrinātu tēlu. Tā vai šīt. Rīgas nama pārvaldnieks, piemēram, izmantoja savus līgumus, lai informētu cilvēkus nepārtraukti par to, ka ir iespēja noslēgt ar Rīgas nama pārvaldnieku mieru izlīgumus, lai cilvēki varētu atmaksāt parādus, un par to viņam tiek norakstīts soda nauda. Viņi šo naudu tērē tik un vienīgi informēšanai. Rīgas pašvaldība ir ļoti liela saimniecība. Es vienkārši jums piemēram minēšu. 500 tūkstoši pa gadu iztērē viss iestādēs, visas kompānijas un uzņēmumi. Rīgas, es atvainojos, dziesmu svētkiem reklamēšanai plānu iztērēt 300 tūkstoši. Kaut gan priekš kam vispār reklamēt dziesmu svētkus. Līdz ar to tēlas podrināšana, tas tomēr ir viens no tiem mitiem. Uzņēmumi ir jānodarbojas ar informēšanu, viņi to dara, un vienīgais veids, ka var informēt, tas ir caur mēdiem. Nav mums patreiz citu variantu. Tur arī tiešām tādā īsā radio intervijas formātā grūti ir skaitliskās nianses analizēt, tāpēc iesim uz priekšu. Par Rīgas mēra amatu runājot, kā jūs tos konkurentus, kas jau ir nosaukti vai vēl tādā daļējā nosaukšanas stadijā, kā jūs vērtējat to, kas ir zināmi? Ar lielu cieņu, visi laipni lūdzam. Palika vēl 4 mēneši, un visiem būs iespēja parādīt. Jūs kā namatēvs tā laipni lūdzam? Nē, laipni lūdzam šajā pasākumā, kas sauc vēlēšanas kampaņu. Lielākoties ar dāmām iznāk, ka jums tāda konkurēšana tur stāv priekšā. Izskatās, vēl reformisti šodien pielēms izvirzot, ko es vismaz mēdījos esmu lasījis, Antāns kundze, tā būs interesanta situācija. Dzirdēts par Latvijas garu, par Rīgas atdošanu Latvijai. Kāda būtu jūsu galvenā vīzija, vadmotīvs, devīzes, auklis, ar kādu sevi pieteikt šim amatam? Kā es jums tikko esmu teicis, garš saraksts ar adresēm, laikiem, nosaukumiem. Šīs pagalms tiks remontēts šai gada ceļi, šī skola tiks siltināta tāda un tāda laika. Bez garā saraksta kāds vienots ideoloģisks sauklis nemaz nav plānots. Mēs esam pašvaldība. Mēs esam daudz ko izdarījuši, patīk vai nepatīk. Mēs plānojam arī daudz ko izdarīt. Mēs vienkārši rīdziniekiem piedāvāsim ļoti detalizētu sarakstu, ko mēs gribam izdarīt nākamos 4 gadus. Labi, tad pašlaik vēršamies pie tā, kas ir darīts, ir izdarīts. Jūs pieminējāt 62 ēkas mājas siltināšanu. Kā šis rezultāts vērtējums? Tā kā jūs gribētu teikt, ka tas ir labs rādītājs. Iepriekš tomēr vairākus gadus nebija neviena ēka nosiltināta. Šīs ēkas ir skolas un bērndārzi. Šīs ēkas, kur mēs varējām par Rīgas domes naudu vai izmantojot citas līdzekļus, ieguldīt tos līdzekļus un attiecīgi nosiltināt. Mums patreiz, sadalot pa posmiem, ir dramatiska situācija ar apkures rēķiniem. Te ir nesalīdzināmi augstāk salīdzinot ar iepriekšējā gada decembrī. Tas pirmkārt izskaidrojams ar rekordu augstu gāzes cenu, Krievijas gāzes cenu, kas, piemēram, Rīga ir tas galvenais siltumenerģijas avots. Un ja mēs salīdzināsim gāzes cenu 12. gada decembrī ar 9. gadu, tad gāzes cena pieauga vairāk nekā 2,5 reizes. Tas ir nenormāls pieaugums. Un, diemžēl, līdz ar to apkures tarifi automatiski arī pieaug. Paralēli, diemžēl, kopš 9. gada neskatoties uz to, ka augā arī gāzes cena, bija ievesta paaugstināta PVN likme, no 5 līdz 12% to paaugstināja, kas arī tieši veida iespēja apkures tarifus. Un vēl klāt ielika akcijas nodoklī gāzei, kas vēl paaugstināja visu to rezultātu. Tā ir tā objektīvā lielā aina arī, bet tomēr skatoties no jūsu iespēju, kompetenču robežām, tā pati siltināšanas tēma, piemēram, kāpēc ar dzīvokļiem tik slikti veicās? Skolas bērndārs, tas ir labi. Tas ir viens, tas ir tas, kas mums patreiz ir, kas sit pa cilvēku un ģimenu budžetiem tieši patreiz. Ja mēs runājam par siltināšanu, lai nosiltinātu visas mājas, dzīvojamas mājas Rīgā, ir nepieciešams apmēram 900 miljonu lati. Ir milzīga summa. 900 miljonu lati, tas ir pēc būtības 2 gada budžeta. Nenormāli liela nauda. Eiropas Savienība dod pusi.
bet es ļoti šaubos, ka viņi kādreiz būs gatavi iedot 450 miljonus latus. Jo, teiksim, viņa līdzfinansējums patreiz svārsties 10 miljonus latus. Bet, kad mēs runājam par Eiropas līdzfinansējumu, par to pusi, ir jāsaprot, ka jebkura gadījuma otru pusi vajadzēja samaksāt rīdziniekiem. Tas nozīmē, no tiem 900 miljoniem latiem 450 miljonus latus vajag samaksāt nevis Rīgas domai, vēl kaut kādai mistiskai struktūrai vai ministrijai vai jebkurai citai iestādē, tieši rīdzinieki. Bet es jūs gribat uzreiz visu pilsētu nosiltināt, tur tā lielā summa veidojās. Jā. Tas pakāpeniskais process, kāpēc? Pakāpenisks process. Cilvēki 9., 10. un 11. gada bija kategoriski pret jebkādiem ieguldījumiem un jebkādam sarunam par to, ka viņiem būtu jāņem kredīts vai savādāk būtu atmaksā. Tas, ka bija krīze un cilvēkiem. Es atvainojos, nebija naudas par tekošu kuras varētu samaksāt, un viņi nebija gatavi runāt un ieguldīties siltināšanu. Mums ir divas pilstas, kas ir lielisks piemērs siltināšanas procesa, Liepa un Valmiera, kur attiecīgi pilstas mērē ar šo procesu nodarbojas katrs 8 jau gadus. Kad, piemēram, parunāt ar Seskungu, mums būs tāds iespējas uzdot viņam to jautājumu. Viņš jums pastāstīja, ka viņi 8 gadus to dara. Un uz 8. gadu viņam jau ir taustami rezultāti. Rīgā ar to nodarbojas 1 gadu. Mums ir nepieciešams laiks, lai mums pēc dažiem gadiem arī parādītos pirmas normālas siltināšanas mājas, ja mums patreiz nav pārvaldnieks. Ko var darīt nav pārvaldnieks, ar ko viņi arī tieši kā viņa pienākums aktīvi nodarbojas, viņi visu laiku stāst iedzīvotājiem. Tāda un tāda sistēma. Bet jūs pats ne 1. gadu taču arī tomēr Rīgas domas vadībā. Kāpēc Rīga nevarēja sākt ātrāk? Mums bija 15 nama pārvaldes, kas bija apvienots viena. Kad mēs izveidojam vienu nama pārvaldē, vienai nama pārvaldē bija uzdots pienākums sākt aktīvi strādāt ar rīdziniekiem, lai viņi sāktu domāt par to, lai siltinātu savas mājas. Jo mēs rīdzinieku vieta nevaram nosiltināt māju. Mēs varam mudināt rīdziniekus, mēs varam viņiem palīdzēt juridiski, palīdzēt arī dabūt Eiropas līdzfinansējumu, bet viņu vieta pieņemt lēmumu, lai māja nosiltinātu, vajag, lai 51% no šīs konkrētas mājas iedzīvotājiem nobalsotu par 51. Mums tad māja praktiski nav, kā mēs redzam pēc rezultātu. Nama pārvaldnieks uz šo brīdi ir jau novadījis 600 sapulcēs. 600 mājas, stāstot cilvēkiem, kas ir nepieciešams izdarīt, dalot visu dokumentus, sniedzot juridisku atbalstu, lai viņi sāktu domāt. Negrib vienoties cilvēki, iznāk tā, jā? Cilvēki ir ļoti negatīva, viņiem ar attieksmi pret jebkādiem tādiem piedāvājumiem, kur viņiem piedāvā terēt naudu. Tā ir tā esošas dienas šodienas realitāte, diemžēl. Tam pārvaldnieks strādās tālāk. Es varu prognozēt, ka Rīga pirmie taustamie rezultāti runāt par māju siltināšanu parādīsies, esam godīgi, tas pēc 2, pēc 3 gadiem. Ja šie pirmie, kas ir šajās 600 sapulču skaiti ir iekļauti, sāks pieņemt lēmumus, sastādīt projektus, virzīsimies, lai saņemtu Eiropas līdzfinansējumu tā tālāk, pēc 2-3 gadiem mums parādīsies pirmās mājas. Pēc tam, pēc 8 gadiem kopumā, mums jau būs tas rezultāts, ka ir Liepa, ja mēs runājam procentuāli, tāpēc, ka tam ir nepieciešams, diemžēl, laiks. Bet tas ir vienīgais, ko mēs varam izdarīt, nosiltināt šīs mājas kopumā, jo savādāk pēc 30 gadiem šis te dzīvojamais fonds, kas bija uzbūvēts padomju laikus, Imanta Purcems un tā tālāk, sāks lēnām brūkt. Pēc 8 gadiem, acīm redzot, mēģināsim atcerēties šo sarunu, pēc tam vērtēt atpakaļīgoši. Maz laika mums sāk palikt, gribas jums pavaicāt arī par atkritumu izvešanu saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu, cik saprotu, līdz vasaras vidum būs jālauž tie ilgtermiņa līgumi, kas bija bez konkursa slēgti. Rīgā, kā atkritumu izvešana? Mums nav neko bez konkursa slēgts. Mums nekad nav bijis arī? Mums ir daudzie privātie, kas te strādā, un attiecīgi jums tie tarifi ir zemākie. Es nemaldos Latvijā vispār, ja mēs runājam salīdzinot ar jebkuru citu pašvaldību. Neko nevienam negrib parmest, bet viņš stāsta, ka mums ir cenas, tas ir absolūti konkurentspējīgas. Labi, skatāmies uz priekšu, kas būs turpmāk Rīgā ar atkritumu izvešanu. Būs konkurss varbūt? Patreiz mēs vērtējam visas tās iespējamas izmaiņas un ceram, ka izmaiņas nekādas Rīga nebūs. Jo Rīgas sistēma strādā ļoti labi. Ar privātajiem tātad, jā? Jā. Teiksim, mums, ja es nemaldos, arī skatījāmies tā rīdzinieka attieksmi, praktiski vislabāk vērtēt lieta bija atkritumu izvešana. Mums šī ir joma, kas Rīga vispār nav nekāda problēma, un galvenais, lai arī nebūtu, pateicoties kaut kādam pēkšņam nezināma izmaiņām no valdības puses. Un vēl lieta, kas pašlaik arī tiek diskutēta, vai to vajag vai nevajag, vai tomēr būtu jāatliek, ko jūs domājat par deputātu skaita mazināšanu pašvaldībās un amata apvienošanas ierobežojumiem? No Rīga tas, cik mēs zinām, pēc skaita mazināšanas kritērijas kartu diezgan jūtami. Viens puses tīri filozofiski, un es to atbalstu, un es arī 9. gada pašu runāju par to, ka, piemēram, Rīgas pašvaldībai varētu samazināt deputātu skaitu, bet šeit ir ļoti atklāts jautājums, kāda veidot
to darīs. Patreiz deputāti, jebkurai pašvaldībai, viņi ir cilvēki, kas nevis strādā pašvaldībām, bet viņi to, ka pilda sabiedriska kārta, viņi nesaņem atalgojumu, viņi saņem kompensāciju, kas ir zemāk, protams, nekā atalgojums. Un tas nozīmē, ja būs vienlaicīgi, ko viņi piedāvā samazināts deputātu skaits, bet deputāti varēs strādāt tikai Rīgas pašvaldība. Vai jebkura cita pašvaldība. Tas būs viņiem kā pienākums vienīgais darbs. Kā piemēram Saeima, tu vari būt Saeimas deputāts un tev ir aizliegts darīt jebko citu. Tas nozīmē, ka mums visiem vajadzēs, tiem, kas strādāt, maksāt algas, visiem vajadzēs nodrošināt kabinets un darba vietas, attiecīgi galds, lampa, dators. Būs sarežģītāk, tātad it kā. Es pateikšu, pat ja mums samazinās līdz 35 deputātiem, bet mums visiem 35 deputātiem vajadzēs nodrošināt darba vietas un tā tālāk, es nerunāju par to, ka tas būs dargāk, piemēram, Rīga, bet labi, Rīga to pavilks, cits mās pašvaldības var arī nepavilkt. Bet man godīgi sakot, nav 35 kabineti nekur, lai es varētu izvietot uz 35 deputātus. Bet tagad ar tām algām, piemēram, Padreiz viņi saņem tas kompensācijas un viss, bet ja viņiem vajadzēs maksāt algas un nodrošināt kabinets, tas būs dargāk Rīgai. Tas viennozīmīgi būs sitiens pa budžetu. Paldies, ka atnācāt šorīt. Man jāsaka, jums noteikti vēl arī turpinoties šim interesantajam priekšvēlēšanu periodam. Mēs ar jums tiksimies nereiz vien, cerams. Aicināsim jūs vēl, gaidīsim arī jūsu atsaucību. Pašlaik atgādinu, ka runājamies ar Nilu Ušakovu, Rīgas domas priekšsēdētāju, ir 7:29 minūtes, jau drīz ziņas.